gan kā Rīgas pašvaldības pārstāvjiem, gan kā arī politīķiem, gan arī kā cilvēkam, kam dzimta valoda ir krievu valoda, strādāt pie tā, lai to cilvēku skaits Rīga, Latvijā, kas domātu par deportācijām kaut kāda pat neitrāla attieksme, lai tāds cilvēks skaits būtu minimāls. Jo ir absolūti skaidrs, ka var strīdēties par daudzam lietām, var debatēt un diskutēt par daudzam lietām, bet ir lietas, kur nevar būt ne jautājumu, ne debašu. Un viens no tādiem jautājumiem ir tie Stalina režīma noziegumi, kas bija paveikti pret Latvijas tautu, gan 41. gan 49. gadam. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi stiprināt piemiņu, lai nevienam Latvijā, vienalga, kad viņam būtu politiska pārliecība vai dzimta valoda, šā jautājuma nebūtu domstarpība. Un tieši tāpēc mēs runājam ar organizatoriem, ka nākamgad, kad mēs varēsim jau pilna apjoma izmantot laukumu tepat, kur ir vienkārši tīri fiziski vairāk vietas, lai šajā pasākumā pēc gada piedalītos arī skolēm. Gan no latviešu skolām, gan no skolām, kur mācību process notiek krievu valodā, lai visi redzētu un zinātu. Un vēl viens uzdevums, kas ir aktuāls svarīgs Rīgas pašvaldībai, tas ir šo 4 gadu laikā pabeigt arī Torņakalna memoriālu 3. kārtu. Mums jau notiek sarunās ar Latvijas dzelzceļu, jo stācijas telpas, kas atrodas tepat, pieder šīm uzņēmumam, bet mēs redzam gatavību no Latvijas dzelzceļa, un mēs esam paši gatavi šo projektu par šo laiku paveikt, un 2-3 gadu laika pabeigt 3. kārtu, kas ir vitāli svarīgi visai sabiedrībai, ja mēs runājam par to, kā mēs stiprināsim piemiņu un kā mēs audzināsim jaunu paudzi. Šodien gribat jums visiem novēlēt stipru veselību un pateikt paldies par to, ka jūs esat piemērs Latvijas sabiedrībai, Latvijas tautai, kad cilvēki redzot to, ko jūs bijat spējīgi pārdzīvot, viņi redz jūs paraugu. Jūs esat paraugs visiem. Paldies jums!